Šajā epizodē par un ap Grūziju. Un ne tikai, jo Kristaps Šelegovskis ir tas, ar kuru man daudz kopīgi un savukārt daudz paralēls tam, kā mēs ceļojam un kāpēc. Kristaps dalījās arī ar padomiem par ceļošanu Grūzijā un Armēnijā, par kādu pamatīgu, bet life-changing iepērsienu kalnos sniegputenī naktī, par ceļošanu ar bērniem un par viņa kaislību pret Brazīļu cīņas mākslu kapoeiru. Šo podkāstu atbalsta Explorer, ceļojuma plāna kā aizraujoša un interaktīva spēle. Apmeklē 16 vietas kādā no mūsu piedāvātajiem galamērķiem - Balī, Taizemē, Filipīnās, Barcelonā, Meksikā vai daudz kur citur, un izpildi tur doto uzdevumu. Dalies ar to Instagram, TikTok, lai redzētu, kā ar to tiek galā citi ceļotāji. Katrs ceļojuma plāns tev pastāstīs, ko vairāk par tevis apmeklētajām vietām. Ieteiks restorāns, kuro paēst, un arī naktsmājas. Un tas viss tikai par kafijas cenu. Iedomājies par kafijas cenu, un tev ir ceļojuma plāns gatavs. Perfekti, man liekas, vai ne? Protams, kā ierasts, šo podkāstu atbalsta arī Explorer ceļojuma aģentūra, kura atver pasauli plašāk un ved uz tādām vietām un piedzīvojumiem, par kuriem tu vienmēr esi sapņojis. Gan pats sapņos tev nav rādījušies. Explorer noteikti ir tie, kuri ļaus tev iepazīt unikāls galamērķis un doties vēl aizraujošākās ekspedīcijās. Un, starp citu, daļu no tām es pats arī vedīšu, un tu vari doties man līdzi. Bet tagad gan. Pagriez skaļāk un klausies manu sarunu ar Kristapu Šelegovsku, un neaizmirst piesakot kanālam, atzīmē ar šo sarunu ar laiku un, protams, padalies ar draugiem. Jā, gandrīz kā jaunajā gadā mēs te tiekamies ar Kristapu. Čau, Kristap! Čau, Rei, čau visi skatītāji un klausītāji. Jā, klausies, es tā iedomājos. Bet pasaulē ļoti daudz lietas, kas kā ceļotājiem mums patīk darīt. Vienam patīk kaut kāds piedzīvojuma avantūras, tur, es nezinu, citam vajag ekskluzīvā viesnīcā padzīvoties un kaut kur. Un tu pa sevi arī saki, es vienā vietā neatceros, kur es biju, es lasīju, ka tev patīk darīt to, kas tev patīk, un tā, lai tu justos dzīves. Jā. Tad, jā, pastāst uzreiz. Un šobrīd tu vēl atrodies Armēnijā. Tā kā es saprotu, ka Armēnija arī no tā lietām patīk. No Armēnijas. Jā. Nu, pastāst par to, kāpēc un kas ir tas, ko tev patīk tā pa īstam darīt. Īstenībā ļoti šis tāds plašs jēdziens. Patīk darīt visu. Patīk gan gulēt skaistā, mīkstā, ērtā gultā 5 zvaigžņu viesnīcā, bet tai pašā laikā patīk arī nosalt ragā, gulēt meža nekurienē pie ugunskura un cerēt, ka rītdienu, tikšu līdz rītdienai. Tā kā ļoti tā plaši tas viss ir. Jā, klausies, tu pasaki, labi, saprotams, tur mežiņā pastāja kaut kur pie baseina, pie jūriņas, tur čilnā, bet tu tikko teici nosalt kaut kur mežā. Jā. Kur kā esi tur? Es to saprotu, ir filozofijas daudz par to, es sevišķi Vips Hofs vai ne, tie, kas zina, stāstu daudz un tik, labi, bet tā, ieskicē, kāpēc? Kur ir kaifs? Kā saka, izaugsme sākas pie problēmām, pie grūtībām. Sēnes aug tikai saulītē un mežiņā, jā, tā kā, vienkārši tāpat siltumā. Tāpēc, jā, ir, manuprāt, lai cilvēks izaugtu savā pasaulē, iekšējā pasaulē, te viņam ir jāiet ārpus tā komfortiņa, jākāp tam solītim uz priekšu, un tikai tad tu varēsi, būt plašāks, būt lielāks, būt visaptverošāks. Un tā tava iekšējā pasaule paliks, manuprāt, daudz krāšņāka, jo tikko mums arī bija forši tādas sarunas, un tad viens džeks teica, ja tu apsēdies pie galda tur bars cilvēkiem, kurš būs tas visinteresantākais cilvēks? Visinteresantākais cilvēks būs tas, kuram būs tie visforšākie stāsti, kur viņš stāstīs, kā viņš tur gāja tādā ekspedīcijā, kā viņš tur apmaldījās tur, kā viņam tur viss nogāja greizi. Ja? Nevis jau tam cilvēkam, kurš ir nedēļā Turcijā, all-inclusive, baseiniņš, ēdieniņš un tā tālāk. Tāpēc tas ir vajadzīgs dažreiz tādai restartiņam, saulītes iegūšanai, bet, manuprāt, jau vismaz manā lokā jau populārāk paliek tie ceļojumi, tie braucieni, neplānotie, nezināmie, vienkārši ar tādu braucam, maucam, kā būs labi.
Nu, apmēram tā, jā. Jā, es galvenais tev ļoti labi saprotu, jo es pats tā situācija, viss šim stāstam esmu izgājis cauri. Es kādreiz arī dzīvoju, tur arī kaut kāda darbs biznesiņa, kaut ko darījos, ņēmos, vienā brīdī tā īsti sagura no tā visa. Jo sapratu, ka arī pats man nav tie stāsti. Es nebiju pie galda tas interesantais cilvēks. Jā, tāds tusiņš kaut kas, tur zina sabiedrības krēviņš, bla, 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 bet tas man neinteresē. Man gribējās šos te piedzīvojumus stāstus, ar ko dalīties un kaut kā to ārpus komforta zonas. Vajadzēja meklēt. Nu, kā tu pats atradīsi pats ej un meklēt, tik vienkārši. Nekā citi cilvēki, tev vienmēr arī, gan jau tev arī tā, bet es arī gribu, davai, nu kā, kur. Tik vienkārši, ej un dari, vai ne? Tur jau nav sarežģītas lietas. Bet kā tu saproti, tu gan viens pats ceļo, gan tu arī grupas veido kaut kādos piedzīvojumus. Met viņus iekšā, met viņus mežā salt. Nu, gluži tā nav, bet tā sanāk, teiksim tā. Es varu tādu īsumā tādu atskaitīt, pastāstīt, nu vispār par tiem ceļojumiem, kā man viņi ienāca manā dzīvē, manā pasaulē. Jo bērnu kājā es nebiju ceļotājs. Tālākā vieta, kur es aizbraucu, visticamākais ar ģimeni bija uz Lietuvu. Bet tad arī īstenībā tas bija tāds laiks, kad, ja tagad atskatās, tas bija riktīgs ceļojums. Tās entās stundas stāvi robežā. Nezini, kad tiksi pāri, tur iesprūst un vēl kaut kas. Un tad tu tiec pāri, tad tev, wow, pilnīgi jauna pasaule un visas apkārt, lai gan tas nekas tur tāds citādāks nav. Bet jā, tie laiki bija interesanti. Jā, kā es minēju, mani vecāki nebija ceļotāji. Viņi arī, lai gan tagad dēļ mums ar sieviņu esam izmainījuši to. Jā, un agrāk viņi teica, nu, mums atliek tikai paskatīties tur bildītes, paskatīties video, un mēs jūtamies izceļojušies. Tā kā, bet tas tā nav, un viņiem ir āķis lūpā. Jā. Un tādi īstenībā pirmie mani ceļojumi sākās no mana sporta veida. Noteikti esi dzirdējis par tādu capoeira. Jā, protams. Jā. Nu, es jau drīzumā būs 20 gadi, kopš capoeira ir manā dzīvē. Un tad, kad viņi ienāca, protams, tur treniņi, kustība, un kad jau kaut kāds līmenis nāca, tad jau sākās tā kā sacensības, tā kā meistarklases visur citur pasaulē. Nu, tad arī bija tas brīdis, kad es sāku tur lidot, bet vairāk uz Eiropas valstīm. Tur Francija, Norvēģija, Zviedrija, jā, vēl šur tur. Nu, lūk, un īstenībā tad arī sākās tie pirmie piedzīvojumi, pirmās neziņas, kā tu tur tiksi, pirmās tādas ar draugiem kopīgās, tiešām tādas valsts iepazīšanas, kultūras iepazīšanas, un īstenībā no turienes varētu būt tas āķis lūpā. Jā, un atgriežoties par to pašu capoeiru, tie skatītāji vai klausītāji, kas to nezina, jo noteikti daudzi nezina, kas tas tāds ir, tā ir Brazīļu cīņas māksla ar dejas, akrobātikas elementiem. Nu, kāpēc vispār es sāku tur iet? Es pat nezināju pirms tam, kas tas tāds ir. Es ierakstīju Googlā, kur var iemācīties salto Jelgavā. Nu, jo es no bērnībā dzīvoju Jelgavā. Un tā viņi man izmet ārā to capoeiru. Un tad es iegāju YouTube'ā paskatīties, kas ir capoeira. Redzēju, jā, tur ritentiņus mētās, saltotājs. Es tāds, ierakstīju capoeira Jelgavā, un tieši bija. Nākamajā dienā aizgāju, un reāli tu tā kā tiešām ielic tādā citā pasaulē, tādā, no Latvijas Brazīlijā. Tur bija ritmi, tur bija, kā zāli maziņa, cilvēki trenējās, sasvīdis, viss tāds siltumiņš, tā kā, tas iedeva riktīgi tādu foršo feelingu, kad jā, te es palieku. Tā es arī kaut kā šeit esmu. Izcili, jā, capoeira, tā ir tāda ekskluzīva lieta un diezgan eksotiska. Es arī atceros, ka capoeira tā pirmo reizi ar kaut kur, es neatceros, man bija varbūt kaut kādi 20, varbūt nebija pat tik daudz. Kaut kādās filmās kaut kur redzēts, un tas likās vienkārši kosmos. Nevis vienkārši tur kaut kāds Bruslī tur kaujā, zinu, par kumfu vai kaut kas, bet tāds cits līmenis, kaut kas, tas plūdums tajā visā un ar to deju ar ritmu, vai ne? Jā. Tā pašā laikā tas vēl kaujas stils, un tā kā baigi interesanti. Šitas ir tiešām interesanti. Jā, tas ir ļoti interesants un daudzpusīgs, un īstenībā, ja, piemēram, vecāki domā, kur varētu manu bērnu aizvest, es parasti saku vai nu peldēšana, jo tas tā kā attīsta tev pilnīgi visu ķermeni, to ūdenī, kas ir pretestība, kas visus mazos muskulīšus attīsta, tas ir viens no labākajiem sporta veidiem, un tas arī
māca tev peldēt prasmi, kas dzīvē ļoti svarīga. Tu vari izglābt kādu, tu zini, kad kāja krampi ūdenī sajies, tu mācēsi uz muguriņas tikt ārā, tā kā tas ir viena lieta. Un plaušas attīsta, jo tu ņurko, tu elpo, tā kā to kapacitāti trenē. Tā ir viena, un otra lieta ir capoeira, jo tur arī ir kustība, tur ir mūzika, tur ir ritms, tur ir, pilnīgi viss tas plašais spektrs, kas var būt. Jā, nav labs. Kaut kā tā. Bet ar capoeira, cik saprotu, tātad tu līdz Brazīlijai arī neesi vēl nokļūsi. Zin kā, bija viens tāds posms, kad es biju riktīgi iekšā, tur, kā jau jaunietis tāds, jau uz to sākuma pieaugušo dzīvē iegājis, biju riktīgi aizdzies, jā, tur Brazīlija un tā, bet tagad īstenībā es jau bišķi nobriedu, man tikai 31 gads ir, jā, bet es jau jūtos nobriedis, un tāds, kad pienāks laiks, tad aizlidošu. Nav vairs tā baigā vilkme, kā bija jauniešu gados, jā. Jā, es varu iedomāties, kā ir, man liekas, kaut kāda iedvesmas avoti, jau tur capoeira ar kaut kādu lielie guru ir, vai ne? Jā, ir. Bet zini, kas ir? Piemēram, mans treneris, viņš no Brazīlijas, bet viņš jau, man liekas, jau tie 20 gadi arī bāzējās Francijā. Kāpēc Francijā? Jo no Francijas tu vari izbraukt uz visām pasaules valstīm. Viņš ir arī tās ļoti liels ceļotājs, bet tikai šajā capoeira jomā. Viņš katru nedēļas nogalī kaut kur pasaulē būs, jo viņš tāds ļoti augsta līmeņa skolotājs, pasniedzējs meistars. Viņam arī viņš saka, viņš pasi maina reizi gadā, jo viņam pilns ar vīzām, pilns ar štampikiem un vienkārši nav vieta, viņam ir jāmaina. Jā, un nezinu, man liekas, entos gadus pēc kārtas nācās braukt uz Franciju. Man te laikam logu taisa vaļā. Tā kā atvainojos par skaņām. Nē, tur ir tā tik traki. Visi kārtībā. Vai tik laiks vai izveidināt, vai ne? Armēnijā silts, es saprotu. Šitā arī ir situācija, kas ir, ir jāpieņem. Ir jāpieņem, ka dzīve nebūs, visu laiku, viss perfekti, viss skaisti. Dzīvē būs noteikti tās kakas, kas tev leks virsū un dažādi citi apstākļi, no kuriem tev būs jāizvērās vai vēl kā citādāk, es nezinu, jāpārvar. Tā kā tā ir tāda dzīves lieta. Tieši tā. Es tev zinu, kāpēc uzreiz tev pateikšu. Man tā doma ar podcastu ierakstīt. Kāpēc es online rakstu? Tieši tāpēc, ka es jau nerunāju ar kaut kādiem biznesmeņiem, kur sēž ofisā. Man nevajag to studiju. Es gribu reāls cilvēks attiekt, kas kaut kur pasaulē vazājās. Un kā. Ja es katru medīšu, tad, kad viņš ir mājās un klātienē kaut kur būs grūti, tad neiespējami ir izvērt. Zini, kas ir smieklīgi, tu to stāsti, ja? Man nepatīk tas ofisā, tas uzvalkā tur pa nopietno. Visforšākais ir tas pa nenopietno, pa jautro, kad cilvēki saņem ne tikai kaut ko verbāli, bet viņi arī sajūtās emocijas. Un ja tu zinātu, cik man grūti ir pie tikko svaigi ceptas tikus, sēdēt blakus ar tevi. Nē, labi. Zini kā, es arī tā kā monologu, tu tās paraušu vaļā pastāstīšu, tur ir apēst pīci. Nē, viss kārtībā. Kā mēs runājam dzīvē, normāli, taču viss kārtībā. Armēņu pīca, ko? Ko? Zini kā, man tie gruzīņu un armēņu ēdieni, par cik īstenībā pēdējos, es jau uz Gruziju un Armēniju jau gadus 10 ļoti regulāri ceļoju, man pasē ir tikai Gruzija, Armēnija. Tikai tur varbūt pa starpām var, kādas citas valstis, tur Indonēzija, Ēģiptes, tur Dubajas un tā tālāk ieraudzīt, jā. Bet pārsvarā Gruzija, Armēnija, bet pēdējos, cik sanāk, kopš Covid laikiem īstenībā 3-4 gadi ir vairāk, es esmu kalendāra ziņā šeit nekā Latvijā. Tā kā, un šie te ēdieni un vispārējais tā kultūra ir, bagāta, garšīga un krāšņa. Bet man jau aplika. Tāpēc es paņēmu to pīcu. Zini ko, es tev pastāstīšu, kā ir. Es gan jau, ka zini, man atkal tā mana sirds un vēseles valsts ir Meksika. Jā. Bija arī laika, kad es, protams, vairāk biju Meksikā, tagad tomēr esmu bāzīt. Man Spānijā nobāzēju. Meksikā es tā vadās ļoti daudz vairākas reizes gadā un vairākiem mēnešiem. Vienalga, man tas Meksikas ēdiens nepietrūkst. Es nekad, es esmu tas, ko tu man neredzēsi ēdot pīci. Es esmu sadusmojies ar saviem turistiem, kas Meksikā pasūta pīcu.
Nu kā, nu to ir tas Meksika. Nu jā, es Meksikas ēdiens. Jā, nē, pareizi, viss kārtībā. Nē, es Bet tev ticu. viens ir tas, tu dzīvo uz vietas, tev tā jau ir ikdiena, tev jau tu esi, man liekas, pārēdies, izēdies, apēdies, un tad tu vienkārši gribi, zini kā, šodien laikam nevēl, jo man rītā sākas grupa šeit Armēnijā, un es jau zinu, ka man būs 2 nedēļas ar viņiem laiks, ko vienkārši tradicionālo armēņu un arī gruzīņu virtuvī izbaudīt atkal pa pilnu spektru. Vai ne? Nē, nu, es domāju, ka virtuvē tā patīk garšīgi un labi. Es saprotu, piemēram, mēs tagad dzīvojam Spānijā, es katru dienu nēnu pēli. Tas vai ne? Tu kāds spējas, un bišķi jau dažādot vajag. Tas jau, jebkurā gadījumā, ēdiens paver pasauli, paver durvis, kultūru, vai ne? Ja tu vēl atrod to īsto omi, kas tev taisa ēst, nevis pizza restorānā. Bet skaisti, vai ne? Bet, nu labi, pastāst, kāpēc Gruzija, kāpēc Armēnija? Īstenībā, laikam pateicoties sieviņas mammai, nu, sievas mātei, jo tie bija tie 10, 11 gadi atpakaļ, kad viņa pati bija aizbraukusi uz Gruziju, vienā turītē braucienā, tur izpētīt, atklāt un tā tālāk. Un viņa atbrauca ļoti tāda pacilāta un satikusi tik daudz foršu cilvēkus, bijusi tik daudz dažādās vietās un kultūra un ēdiens un vispārējais, ka viņa nākamgad organizēja arī braucienu pa spēka vietām Gruzijā apkārt. Jā. Un teica, jums ir arī jābrauc, nu, man un man sieviņai. Un tu esi tad, viens Grūzijas iegāju Google'ā pastīties bildes, nu, tur kodas vecās ēkas, vecās mašīnas, kalni, tur Kapoēru nedēļo. Kapoēru neviens tur netrenējas, jā, es domāju, ko es tur darīšu. Bet es aizbraucu, un man bija tāds āķis lūpā, nu, vienkārši tāds, ej tu nost. Un īstenībā tajā visā vienkāršībā, tajās govīs, kas staigā pa pilsētas ielām, tajos cilvēkos, kas ejot garām gar viņa sētu, viņi tev, nākat iekšā pie manis, un tur uzreiz galdiņu klājies, vīniņš, čača ārā, tur ēdiens uz galda. Tas tāds iedeva tādu, wow, ir arī uz pasaules tādi cilvēki, un tādas sajūtas var dabūt, jā. Tas man iedeva to āķi lūpā. Un tad tas bija tā kā mūsu arī tāds ar sievu izpētes brauciens, jo tajā laikā mums Jelgavā ar sieviņu bija fitnesa studija. Mēs abi bijām tādi aktīvi treneri, sportotāji un tā tālāk. Un tad mēs nākamajā gadā sākām arī, un tas arī sākās mūsu tāds hobijs organizēt ceļojumus, jo nākamajā gadā sākām piedāvāt mūsu vingrotājiem tādu aktīvo piedzīvojuma braucienu, protams, ar kultūru, ar visu pārējo. Un tā bija tā Gruzija, kur no rītiem vingrojām, pēcpusdienā kārtīgi uzēdām pie vietējiem, tad devāmies tur, piemēram, raftingā kaut kādā pa kalna augstajām upēm vai pārgājienos pa kalnu takām. Jā, un kaut kā tas viss tā forši mums aizgāja. Un sapratām, kāpēc ceļot vienam, ja var ceļot grupā, un savā ziņā grupā ceļot ir daudz izdevīgāk visiem, jo tu vari uzreiz prasīt grupas atlaidītes, vari paņemt nevis mašīnu 1 vai 2 cilvēkiem, bet kaut kādu tur busiņu. Jā, ir kaut kādi sūdi, piedot par rupjo valodu, jā, tad zini, kad grupa būs tā, kas viens otru pavilks, palīdzēs, un tad tā nostiprināsies, jā. Bet, protams, arī ceļot vienam, vai mēs tagad mums ir 2 bērni, jau mēs ceļojam ar ģimeni itin bieži, tas arī ir forši. Tā kā, man liekas, viss ir forši, visu vajag tā kā pamēģināt pa bišķītim, un īstenībā no visa, ko tu izmēģinās, tu atradīsi to savu īsto, kas tev visvairāk patīk. Es zinu, ka es klausos, baigās līdzīgi, man tevi ir vislaiks vēl kaut kur. Pirms tam jau redz savalkos, tagad atkal klausos. Redz, tu aizrāvies uz Grūziju, un tāpat kā esam Meksika, arī sajūt, ka ir tur tas saikne. Zinu, kā citi arī tur klasiski aizbrauc un ceļot, bet baigi smuki, baigi forši, jā, es te varētu dzīvot, zinu, klasiskais stāsts. Un ar to viss beidzās. Ja es brauc atpakaļ, nākošajā ķeksīti meklē kaut ko vairāk, bet lai mēģinātu saprast kultūru un iepazīt to vidi, tradīcijas un vispārējo, ko tā valsts un reģions tev var dot, ar 1 reizi un 2 nedēļām īsti nepietiek. Vajag braukt atpakaļ, vajag viņus saist, vajag jautāt. Un ja ir tas čuvis, ir tā sajūta, tad es domāju, ka ir jādara. Vai man patīk, ka tu to dari, un redz, tu Gruzija, pa Gruziju jau ir dzirdēts daudz, un latviešiem tomēr kaut kāda arī, man liekas, saikni ar Gruziju vienmēr ir dzirdēts, ka, wow, atver visiem, un darīt tur ir ļoti daudz ko.
Un tāpēc kas tev ir? jau jāstāv cilvēki Par to līdzi, pašu vai ne? Gruziju, tur tu vari ielikt arī tajā otrajā grāvī. Jo cik daudz man ir ceļotāji, kas ir gan atbraukuši no Gruzijas, kas, piemēram, brauc pie manis otro reizi uz Gruziju, cik viņi ir, tā kā saņēmuši to nepareizo Gruzijas to priekšstatu un visu pārējo, ka viņiem Gruzija asociējas tikai ar nodzeršanos, ja? Ar to kādu vasarā Melnās jūras atpūtu, ar vīna degustācijām un tā tālāk. Es domāju, to klausos un visi domāju, jā, tā ir daļa no tādu no viņiem. Bet, lai tikai tā būtu daļa, nē, tur tas ir daudz plašāk, daudz vairāk un īstenībā daudz viedāk. Jo tā tauta, ja viņa tik daudz nēstu un nedzertu, viņa būtu ļoti, ļoti vieda tauta tāda. Jā, viņos iekšā kaut kas. Zini, tas jau ir, man liekas, ļoti daudz kultūram. Atkal tas standarti, vai ne, par to expectations versus reality, vai arī overrated destinations, vai ne, kur mēs braucam. Un, teiksim, klasiski Turcija. Kā visi zina, pirmais, kas nāk prātā Turcija, tā all-inclusive resorti. Turcija ir tik bagāta ar savu kultūru, un tik liela valsts, ka tik daudz ko redzēt. Pabraucam tālāk, vienalga, te atkal, to pašu Meksiku, kas var stāstīt. Visi klasiski raujās uz tulumu, uz Cancunu, kas ir vienkārši mākslīga Las Vegas, briesmīgi, kosmiski dārga un briesmīgi. Tu pašā laikā tā nav ne tuvu no īstās Meksikas, un tas ir visur, vai ne? Mēs jau varam atrast, bet tas priekšstats ir savādāk. Tāpēc ir forši, ka ir tā cilvēki, kas, parāda, kā ir tad. Jā, un šeit arī man tāds varētu būt pirmais ieteikums, jo īstenībā es šo te mūsu sarunu gribētu arī ne tikai vienkārši tur par sevi, par tevi, bet gribētu tā kā cilvēkiem iedot kaut kādu, kaut kādas zināšanas, ko viņi pēc šīs sarunas var pielietot. Reku, piemēram, pirmais par to pašu Gruziju. Prom no pilsētas. Jūs ielidojat, ja naktī pārnakšņojat, bet nākamajā dienā prom no pilsētas, jo pilsētās nav ko darīt. Tā kā nevienā pilsētā, nav kaut kāds tur vēsturiskās, smukās, skaistās pilsētiņas. Nē, zin kā, piemēram, par to pašu Gruziju. Tbilisī, ir savs šarmiņš tieši vecpilsētā, bet, viena diena, 2 dienas, ko tur vairāk darīt? Viss, laid projām. Kutaisī arī varbūt pats centriņš, kur ir tirgus, kas obligāti jāaiziet uz tirgu, kur ir, tas pati tā restaurētā tā senatne. Viss, turpat pusdiena pietiek un jāmūk projām. Un tā trešā lielākā pilsēta Gruzijā ir Batumī, kur ir tā kā pie Melnās jūras. Tur jau tāda mini Las Vegasa, mini Emirāti, kaut kas tāds. Tur, ja tu brauc vasarā ar domu, tā kā pastaigāties pa promenādi, izbraukt ar laiviņu, pasauļoties, tad 2-3 dieniņas pietiek, bet tā tur darīt, ja lietus ir, vispār nav. Ej pa lielveikalu staigā un viss. Apmēram tā. Viss foršums ir īstenībā izbraucot tā daba, citādāk pilnīgi cilvēki, kuri negrib tevi apčakrēt. Tie savvaļas zirgi, govis, cūkas, zosis, vistas, aitas, kas brīvā vaļā staigā apkārt. Man liekas, tas ir tas pats, foršākais, Vēl jau, vai ne, tu tagad par tā pilsētā, man liekas, Grūzija vienmēr, manā prātā, vienmēr sadziet uz kalnus, hikings, kaut kur visas ziemās brauc, snovot, slēpot, ar pasakainas vietas ir, un nemaz nerunājot vispār kaut kādām seniem tradīcijām, kas tur arī ļoti daudz saknojušas, tomēr kultūra ir vēsturiska un sena. Bet kas ir tās prioritātes, ko tu cilvēki ir izcels no Grūzijas, ko tu viņiem mēģini parādīt? Saprot, ka to arī ir retrīts, kas sāc organizēt darīt. Jā, un šeit arī ir tāds, ja skatās tādā atpakaļ ejošā secībā, paņem tur lapu priekšā, tad īstenībā es arī savos ceļojumos, savos organizētajos pasākumos augu, attīstos, un viņi man mainās līdzās ar mani. Ja sākumā vairāk bija tas, kad mēs ar sieviņu ļoti aktīvi bijām tajā fitnesā, vācām cilvēkus, kas ir sportiski, kas ir aktīvi, kas no rītiem kopā ar mums vingros, un tā tālāk. Tie bija tādi aktīvais turisms, ja tā var teikt. Tad, tā kā bišķi viss samainījās un jau pārgāja uz tādu aktīvus nedaudz, lai nenobiedētu cilvēkus, ka būs ļoti aktīvi. Tā bija vairāk tāds kultūras, pieredzes, dabas, apmēram tāda tipa tie braucieni. Jā, un tagad jau ir arī tie kultūras pieredze daba, bet
arī ir tagad man tādi tipa braucieni, kuras organizēju ne tikai viens, bet arī ar kādu kopā. Piemēram, tikko man noslēdzās brauciens ar vienu krūtu džeku, Artūru Ķirpu. Tas bija tāds vairāk tāds sevis transformējošs brauciens, kur iekšā ir dažādas prakses, kur iekšā ir speciāli kaut kādas prakses, kas ir kāpt ārā savam iekšējam komfortam, ja, kur tu tā kā pēc šī brauciena bišķi tā kā pārdomā to savu dzīvi, tā kā, nu, izaudz savā dvēselē un savā plašumā, un es tev par šo braucienu arī pastāstīšu sīkāk, jo man vakar viņš noslēdzās, un šodien es jau Armēnijā esmu, visu nakti braucu. Un šis te brauciens īstenībā bija viens no jaudīgākiem braucieniem 10 gadu laikā. Tā kā, jā. Apmēram tā ir nācies tas viss. Jā, es zinu, kā tagad ar par to ceļu izstāstīju, kā tu sākāt tev Armēniju līdz nonāc, un arī ka tev noslēdās ar tādu retrītu, kas tev ir riktīgi tāds augstākais punkts patiesībā. Un tas kā tev reizi pierāda par to, ka mēs kā ceļojam arī vadītāju grupu, vadītāju gīdi, vai ne, ka mēs augam līdz tiem piedzīvojumiem, ka mēs tik daudz liekam iekšā, lai, ar laiku jau dabūtu kaut ko ārā no sevis, lai uzceltu sevi un paceltu. Un tā Gruzija tev iedeva arī, man liekas, tik daudz ko citu, ko tu varbūt pat nebija gaidījis caur šitādu vienu retrītu, kurš tev salikās vienā pēc 10 gadiem, vai ne tikai tāds. Tā kā arī tas parāda, cik vērtīgi šādu pasākumu pat organizē. Jā, tas bija tiešām ļoti vērtīgi. Zini, īstenībā katrs brauciens ir ļoti vērtīgs, jo katrā braucienā noteikti cilvēkam ir kaut kāda tur apziņas paplašināšana, tur transformācija. Kaut vai tas pats vienkārši cilvēks, kas nav ceļojis, atbrauc uz jaunu valsti, viņš saņem tos iespaidus, saņem to sauli, saņem to visu, un tas jau ir foršāk nekā nekas. Tā kā ceļojiet tagad, pērkam biļeti. Jā, un jāceļoja kā savādāk. Man liekas, es saku, ceļošana, tas ir, redziet, viņu ar apvienot ar kaut kādu retrītu vai tiešām, ceļošana, es teikšu tā, jebkura ceļošana ir savu veidu retrīts un workshops, jo tas ir darbs. Viens ir darbs, vai mums kā izvadīto grupu, bet arī ceļotājiem, tāpēc, ka tev ir pēkšņi maņas, sajūtas, uzmanība, viss mācīšanās katru dienu, nezināmais izaicinājumi, ārpus komfortzona. Tur tik daudz ir faktori, kas tev strādā visu laiku. Protams, ka tu atbrauc no jebkura ceļojuma atpakaļ pilnīgi jauns un savādāks. Tā ir pieredzes maiņa. Jā. To es arī vienmēr savu ceļojumus mēģinu cilvēkiem iedot. Lai nav tā, ka es pie rociņas viņus vedu, rādu viņiem visu, lai tiešām ir tas flow, lai viņiem ir kaut kāda brīvās dienas, ka viņi var aiziet apmaldīties paši vai darīt kaut ko runāt ar cilvēkiem, ko viņi nesaprot, kādā valodā viņi runā, lai viņi sajūt to vidi paši, nevis tur, tas ir drošības spilventiņš blakus. Jau, Raini, tu vari palīdzēt, vai šito vari? Nē, protams, ka varu, bet tur vajag to komfortu. Aiziet, izdari. Kas arī neizdevušies ceļojumi ir izdevušies, jo cilvēki zina, ka nākamreiz tādu negrib pieredzi, nākamreiz tur negrib braukt, tas tā kā... Jā. Cilvēki ir tik dažādi, un, protams, ne jau katram ar tie ceļojumi, kādu, teiksim, mēs organizējam, interesē, vai vienam tiešām, kā mēs runājam, vienam ar uz to Turciju klasisko gribās aizbraukt, un es nevienam nepārmetu, tas ir tieši, es arī pat sevišķi tagad ar bērniem, kādreiz gribētu aizbraukt ar lielo paki, kas tad kūli pie baseinu, vai ne? Citot, es agrāk arī nesaprotu, mēs ar sievu ar šito runājam, ka, pats, kā gribētu tas vienkārši tā, ka neko. Mums te patās Spānijā blakus ar, kad ir vasaras sezona, tad jau, protams, visi dzīvo tikai pa baseiniem un jūrām. Un tieši tā mēs uz tās publiskais baseins lielais, riktīgi mežā, baigi skaista vieta. Un mēs vienkārši aizbraucam visu dienu bērni. Tur kādās ņemās, kaut kur sēdēt vienkārši. Es iedomājos, ka tev reizbrauktieņā, kur tev kokčiņas nes vai nēdienas, tur ir bērni slīdkalņiem laižās un skaisti. Arī ļoti svarīgi vispār tādā dzīvē ir neieslīgt tajā rutīnā 24, 7, 365, kad obligāti vajag, man pat gribētos teikt, minimums reizi ceturksnī, iziet no tā visa ārā, uzlādēties kaut kā kaut vai aizbraukt uz nedēļas nogali, nezinu, kempingā, māju paņemt, tā kā, lai tu ļautu savam prātam atslēgties, restartēties un nav tas obligāti, zin kā katru
katru ceturksni, katru mēnesi uz kaut kādu ceļojumu. Nē, vajag vienkārši tā kā iziet no tās ierastās vides. Zini, kā es vēl pateikšu šo bišķi padzināt tā visam. Viena ir tā ierastā vide, piemēram, kur mēs ikdienā dzīvojam, vai ne? Tātad bērni rutīnas darbs, tad mājas, viss kaut kas notiekās. Un tad vēl tas, kā mēs ceļojam. Jo cilvēks ļoti bieži iedomājas tātad, man patīk ceļot tā. Es gribu konkrēti, man tur proti skaista viesnīca, labs restorāns, kaut kādā apskatsovi. Citam atkal kaut kas savādāk, tikai kalnos kā patīk. Jā. Man liekas, arī ir tik svarīgi padarīt pilnīgi savādāk, pilnīgi pretējās lietas. Aizēju uz muzeju pēkšņi. Tikai aizēju man Peru arī bija grupa tādi, kas pēkšņi. Es esmu no tiem ceļotājiem grupa, man patīk tirgus, vietējie cilvēki, tā pa vienkāršot, kaut kur meklēt tās vietējās pieredzes. Un tur man pēkšņi visa grupa ir tāda, ka patīk riktīgi fancy restorāni, riktīgi pa skaisto, glaunu. Man no sākuma bija tā, ka grūti ar to sagrimot un pieņemt. Tā. Un tad es saprotu, pagaid. Davai, izbaudīju šito arī, klausies, bija baigi forši, bija savādāk, nav mans vienalga, bet bija forši pieredze. Riktīgi interesanti, tas man liekas, kuram cilvēkiem iemācīties pieņemt, nolauž šos te principus, pateikt, nē, es tā negribu, man tā nepatīk. Bet pamēģini, kas jau no temēm, tikai pieredzes punkti nāk klāt. Man liekas, tā ir tā lieta, ko var mācīties un darīt arī. Jā, es tev gribēju pajautāt arī, tas stāst arī rekrutētiem plāniem un virzību ar šiem retrītiem un ceļojumiem, bet tev ir kāds mērķis, uz kur tu vēlies izdarīt tādu vai sasniegt savā šajā, tieši šajā nišā, šajā Gruzija varbūt tās. Īstenībā arī augot, ir kaut kādi mērķi, ir tieši ceļojumā, bet tagad tas mērķis, piemēram, ja iet runa tāda kā par sava veida profesiju, kur es tā kā organizators, kā cilvēks, kas ved grupas, tad mans mērķis ir, vairāk radīt šādus ceļojumus, kas bija līdzīgi kā tikko mums ar Artūru, kas ir vairāk kultūra, sevis transformācija, izaugsme, tur tā kā, apmēram tādu padziļināto iekšā iedot viņiem, ne tikai aizbraukt un baseins un tā tālāk, bet ar pievienoto vērtību, kā es to saucu. Tas ir viens. Un vispār priekš ceļošanas, kādi man tā kā, ko es ļoti gribu, kas vēl nav sanācis, ar tā kā kemperīti paceļot pusgadu, gadu, pusotru, divus, es nezinu. Bet man jau ir ideja, es jau zinu, kā es gribu. Es gribu no samērā veca Mercedesa, bez maz vai autotraileris, vai es nezinu, saldētavas mašīnas tādas, kurā ir 6 vietas. Jo mēs ģimenē esam 4, un tad tur forši katram būtu savu vietiņa. Uztaisīt to pats savu to kasti, kur visas tās gultas un visas pārējās, un ar tādu paceļot. Bet man vēl sieviņu vajag tā kā pierunāt, jo viņa tā kā es viņai rādu to savus zīmējumus, kā tas izskatās. Miskastes mašīnu uz riteņiem. Viņa saka, davai izīrējam vienkāršu kemperīti un pabraukam. Nē, es negribu vienkārši kemperīti. Vai ne? Jā, tur šārms. Mēs pirms pāris gadiem Meksikā un Norvēģijā nopirkām, tad neatceros, kurš ir kaut kā 300 tērija Mercedes. Vecais, kāds viņš bija tur, neatceros, 78. gads kaut kāds, bet tas skaitās tas ultimate campers, vispār kāds kādreiz radījis, labākais, viņš vēl bija Thomas Cook edition upgrades, riktīgi krūts. Un tāda, ka viņam vajadzēja tur bija šī tehniskos, bet no ārpus ir ūsiņi, tur bija krietna, iekšā vispār perfect condition, tur tiks pasmuko bija viss, un tāds old schoolīgais. Jā. Bet, visu lietu sakrit, mēs tieši sanāca, ka izdomājām pārcelties uz šejienu, uz Spāniju, un tad to kemperi tā arī nācās atdot. Dievs, kas ir salauzis, tā negribēs. Tik ļoti arī gribās, tas arī viens no tiem sapnīšiem, kas īsti vēl nav piepildīts. Bet, visiem nāk, tas sekliņš jau ir iedēstīts, tev tieši tas pats. Bet kā bērniem jau arī ir, vai ne, tur bišķi uzreiz citi noteikti, ko un kā un kas. Tā vēl ir cik vērts šobrīd? Man ir meitai 5 gadi, dēlam 3 gadi. Un īstenībā, laikam pateicoties tādam mūsu pēdējo gadu aktīvajam dzīves stilam, viņi ir arī tādi ceļotāji. Mēs pat esam izveidojuši viņu Instagram kontu,
Super. Little Big Adventurers, tā kā mazie lielie piedzīvojumi meklētāji, nu, ja tā var pateikt. Jā, un tur mēs liekam arī, nu, tā kā rīliņus, postiņus par viņu ceļojumiem, par visu tādu viņu tādu pasauli. Tas ir arī savā veidā forša tādā virtuālā dienas grāmata, kur tev pašam atskatīties uz to, nu, tā kā, un tad iedomājies 18 gados, nu, tā kā uzdāvināt viņam, nu, tā kā, nu, pateikt, kur jūs no bērnu kājas, ja līdz pat pieaugušam cilvēkam esat izceļojuši visu kaut kur. Vai labs. Jā. No kur viņi ir bijuši? Viss kaut kur īstenībā. Viņu pat Lietuvā, ja sākot no Lietuvas, beidzot līdz kaut kādai tur Indonēzijai aizlidojuši. Jā. Bet smieklīgākais ir tas, ka es, nu, tā kā vienkārši par dzīvi runājot, kas jums, bērni, kas jums patīk? Nu, tā, ko jūs izbaudat, ko jūs gribētu darīt? Nu, tā vienkārši parunājam ar viņiem. Viņi ir uz viesnīcās, lidmašīnā. Jā, jo īstenībā ceļot ar bērniem ir baigā arī privilēģiem. Nu, vismaz agrāk, tagad tā bišķi mazāk, kad viņi ļoti maziņi bija. Mēs vienmēr garajās rindās palaida tevi pa priekšu. Lidmašīnā tev tur pienes vēl to un to un to un to klāt. Nu, tā kā viesnīcās arī tev tur pasaka, tur varbūt jūs gribat lielāku istabiņu, mēs iedosim, lai bērnam tikai ir ērti. Labi! Nu, jā, tā kā, un mans arī tāds ieteikums ir cilvēkiem ar bērniem ceļot pēc iespējas ātrāk, jo tad vieglāk. Ja vēl bērns zīž mātes krūtī, ja, tad jāceļo. Lidmašīnā būs tik vienkārši vispār, nu, vismaz mūsu pieredzē, ja, un īstenībā arī citu cilvēku pieredzē, kad, nu, viņš noguļ, viņš neko, nu, tur netaisa histēris un tā tālāk. Ot grūtāk bija mums, tad, kad meitai palika 2,5 gadi. Un tas bija tas brīdis, pašam grūtāk, ka tev jāauklējās, ka tev jāsteigā, ka tev jānotur. Jā, jau skrien projām un pagriezies un nezinu, kur ir. Jā, bet tagad īstenībā, piemēram, nu, meitai 5, dēlam 3 gadi, tagad arī ir vienkārši, ja tā var teikt, jo viņiem tā, piemēram, garajos lidojumos tas ekrāniņš, ja, īstenībā es agrāk domāju, bļāviens, nu, tu uz stūbi, tur ekrāniņus dot un tā tālāk, bet tas ir pats labākais tagad lidmašīnās tie ekrāniņi, jo tu kā vecāks arī bišķi tā kā, atpūsties. Tā ir. Es arī, zini, pie manis ir bijuši, nu, es nezinu, tagad grūti saskaitīt, cik ceļotāji ar bērniem, un arī maziem, un visi ceļo. Un te arī parādās to, ka visi ceļotāji saprot, ka bērns pēkšņi tā nav nekāda problēma. Ir tik skaisti ceļot. Jā, ir kaut kādi ierobežojumi, kaut kas savādāk jāplāno, jādara, bet viss ir izdarāms. Un tad, man liekas, ir otra puse, kuri nav ceļotāji, tad aktīvi full time. Un tie vienmēr teiks, nē, ar bērnu nekur, tas ir stress, tā ir panika, tur ir viss čau, tur ir slikti, nekāda atpūta nav. Bet interesanti, vai ne? Mēs arī, kad tas baigi daudz, sevišķi pirms Covid, daudz jau ceļojām ar sīčiem. Bija man tāds posts ielikts par, mēs ceļojām, man liekas, no Norvēģijas uz Spāniju, man liekas, pirmo reizi, kad mēs braucām iepētīt, kur tad mēs pārcelsimies un ko darīt. Un mums, tad man mazākai bija pusgads, un lielākai bija 3 gadi. Un mēs lidostā bildi uztaisījām ar visām somām mantām, kas mums bija līdzi. Un mums bija tikai rokas bagāža. Ok, es jau gribēju teikt, tas ir iespējams. Nē, nu kā, tur tev komentus uzspridzināja vienkārši par to, cilvēki nevar saprast, kā tas ir iespējams, kā, bet ko tam bērnam vajag? Nu, ko? Tā kā tas ir viss ir, nu, pēc pieredzes saproti, cik daudz un kā. Arī zini, kas ir, organizējot un vispār iedziļinoties šajos visos ceļojuma lietās, cilvēki, man liekas, 60% vairāk paņem līdzi, nekā viņiem vajag. Protams. Tad beigās tev ir puskofers pilns ar mantām, kurus varēja pat neņemt līdzi. Tā kā, jā. Man liekas, par to jau ir runāts tik daudz par to ceļošanu, pakošanos un mantām, bet vienalga cilvēki pieļauj šīs kļūdas un vienalga ceļo ar mežonīgi daudz mantām. Jā. Lesen, kāpēc? Kāpēc cilvēkiem vajag tik daudz? Jā. Tā tas ir. Un, piemēram, manos pēdējos ceļojumos cilvēkiem, kad brauc, mēs sakam mugursoma,
pilnīgi pietiks. Nu, ja tur, piemēram, ir tālāks gala mērķis un ilgāks laiks, tur 2 nedēļas, 3 nedēļas, ok, paņem mazo koferīti, lielais un vidējais koferis, to var aizmirst, to var izmest ārā, tas nav vajadzīgs, nu. Tev būs grūti ar viņu pārvietoties, tu gribi izsaukt taksi, viņš tev bagāžniekā nelīdīs, tad tev jāsauc lielais taksīts ārā, nu, tā kā ļoti daudz ir īstenībā tādi mīnusi. Un ceļojot ar koferiem Āzijas valstīs, tur tev nebūs smuki trotuāri, pa kurieni braukāt ar viņiem, ja? Tev tur bez mazvaiņš rokās būs jānes. Jā. Tā ir. Es nezinu, man liekas, ir sevišķi šobrīd tās somas ir tik efektīvas, ir sevišķi var nopirkt Ryan standarta somu. Man ar tādi ir ļoti, es esmu tik tādā kaifā par somu, ko es pēdējo nopirku. Tik daudz sajiet iekšā. Man par pēdējo reizi, uz otru gadu atpakaļ bija lielā ceļojums. No sākumā bija Meksika, un pēc tam bija Peru. Pilnīgi dažādi klimatiskās zonas un temperatūras un vispārējais nācās sapakoties visiem laikapstākļiem. Elementāri. Tas viss tika izdarīts. To visu var, ja tu zini kaut kāds pāris noteikumus un likumus, kā to ievērot un ko darīt, bet cilvēkam nekas vienmēr būs pa īsu. Un kaut kā, es nezinu, kāpēc man vēl viena lieta, kas vienmēr fascinē, pārsteidz. Cilvēki aizvirst, ka galamērķi arī ir veikali, kur var nopirkt, ka kaut kas pietrūkst. Nu, vai arī es vienmēr saviem ceļotājiem stāstu, paņemiet mantas līdz, ko jūs esat gatavi tur atstāt, lai jums nav jāved atkal atpakaļ. Tieši tā. Atbrīvosiet vietas uz suvenīriem, vai kam jūs tur gribēsiet, un nopirksiet citas. Visi jau grib drēbes ar savām tikko pirktajām drēbēm. Nu, visi grib bildes ar tikko pirktajām drēbēm. Negrib ar vecām, neviens zin kā. Nu, bet tieši tā, tāpēc kāpēc jāved vecās drēbes no Latvijas līdz vai no kurienes? Nu, aizbrauc, aizev uz shoppingā, sapēcies taisnīgās bildes. Jā. Tā tas ir. Mēs arī tikko bijām Balī, un īstenībā, zin kā, agrāk, es nezinu, cik gadus atpakaļ, man likās, tādas drēbes nevalkāt, bet tik krūti visus tos komplektiņus, ka tev šorti un tā kā krekls ap ogām, tev tur palmās, viss tāds vienāds, un tad, kad uztaisi džungļos to bildi, reāli izstāsts, wow, tik eksotiski. Nu, tā kā, jā, un arī tur pa kapēkām. Vai ne? Kapēkām. Un suvenīrs ir. Jā. Nu, lai gan tur ir tā, ja tu iedod drēbes uz mazgāšanos, viņas saraujās, un tad tev jāmet ārā. Nē, pats ir viņiem. Klausies, runājot par suvenīriem. Zini, kā cilvēkiem ļoti daudz ko suvenīru, ko ved un kas, un kas. Tev ir kaut kas, ko tu, es saprotu, ka braucot uz vienu valsts, tur viss tas mainās, bet kaut kas, ko tu parasti apved kā pieminē. Zini, kā agrāk mums bija magnētiņi. Agrāk mēs visiem vedām. Bijuši. Nu, jā, tas laiks ar magnētiņiem. Tagad arī uz leduskapja stāv, un ik pa brīdim, zin kā, tu leduskapu virinot vaļā ciet, pa vienam viņš nokrīt uz flīzēm, tašķīs izmet ārā. Dabīgi aplasa, nebija atbrīvojās vieta nākošajiem. Jā, bet nē, īstenībā pēdējā laikā pat baigi nepērkam magnētiņus. Es nezinu, vairāk laikam tādas sajūtas, emocijas mēs vedam atpakaļ. Jā, kaut kādas bildītas, ir arī tur esam taisījuši bildes tur profesionāliem fotogrāfiem, pēc tam Canva izdrukā ārā mājās pie sienas pieliec, nu tā, lai tu paskaties uz to bildi un tu tā kā izdzīvo vēlreiz to stāstu, kas tur ir bijis. Nu, lūk, jā, parasti suvenīrus vedam visiem citiem, kas palūdz. Tā jau parasti ir sevišķi magnētiņus, vai ne? Tie ir magnētiņš nav sev, tas citiem vai atrast. Jo mūsu tāda ģimenes filozofija ir neiejaukt mantās un krāt labāk atmiņas, pieredzes, tērēt nevis uz dārgu mašīnu, bet tērēt uz ilgu ceļojumu. Tā kā, jā, nu, apmēram tā. Tas ir vērtīgi. Tevišķi ir bērni, vai ne, parādīt viņiem šo te pieredzi, ka nevis tērēt un pirkt kaut kāds mazos sūdiņus, bet ieguldīt pieredzē. Tas arī ļoti daudz, kur veidot šo te personību. Un pēc tam vēlāk viņi atcerēsies ar tām emocijām. Zin kā, kamēr vēl maz, es vienmēr smējos. Zin kā, viņa neko neatcerās. Bet vienmēr zemapziņā skrājās tie punkti un tas ir vajag vērtīgi. Tas tiešām ir vērtīgi, ka jūs ceļojat. Jā, es domāju, atcerās. Es domāju, ja viņiem tā ir nevis vienkārši viena reize un noliks plauktiņā un par to nerunā, tā viņi aizmirsīs. Bet ja tev ir tas, ka tu viņiem katru reizi atgādini par to un viņi jūt, ka katru reizi notiek kaut kāda kustība, tad viņi atcerās to. Vismaz mūsu gadījumā.
Es pajautāju, vai meitai tur atceries šito, viņu jā, un tad sāk stāstīt, kas tur bija. Tad domājam, ka tev bija 1 gads, nu, tikko palika 1 gads, tur kā tu vari to atcerēties, nu tā apmēram. Kaut kur fails ir baigi vērtīgi. Tas ir interesanti tiešām, kā viņiem tas atmiņa veidojās. Es savajā citreiz paprast par kaut kādiem, un mēs esam darījuši, kad kalnos staigājām. Arī ir. Tiklīdz es piedzīvojums vairāk emocionāls pārdzīvojums vai kaut kas tāds baigais highlights, tad atcerēsies. Tas parastos, man liekas, highlights, tas ir tas, kas ir jāmeklē. Jā. Runājot par highlightiem, es varu tev tu arī ziemā peldies. Kas tev ir? Es varu tev pastāstīt par highlight. Jo es arī, pirmkārt, forši ir, ka mēs beidzot esam satikušies parunāties, jo mūsu arī tā kā, Kristap, es varu šodien, davai šodien, klausies, es šodien nevaru, davai pārceļam nākamnedēļ. Un šitā, man liekas, mēs jau mēnesi guļamies stabili, jā. Mēģinam atrast tādu īsto foršo brīdi, un beidzot ir atnācis, jā. Un laikam tas tā arī vajadzēja būt, jo es gribu pastāstīt par šo mūsu vispār manu dzīves ceļotājā highlight, kas bija. Tas bija tikko koptūre mums ar Artūru, tikai vīriešiem. Tikai džekiem, ar domu, kad ir dažādas, protams, prakses, tur pārbaudījumi, tur izaicinājumi un tā tālāk, lai tu pēc tā ceļojuma tu atbrauc tā kā, kā jauns vīrietis, kā jauns vīrs savai sievai, kā jauns tēvs saviem bērniem, tā kā, lai tu sajūti tādu iekšējo dzīves garšu, jā, lai tu atplauksti kā puķi un tā tālāk, un šeit arī mums bija paredzēts 2 dienu pārgājiens kalnos, jā, bet, it kā nav augstu līdz 3100 metriem, bet sākot no 1300, tā kā kāpums ir diezgan gandrīz 1700 apmēram tā. Jā, un es viņam saku, tā kā pirms tam tādā mītingā, tur augšā varētu būt sniedziņš, jā, tur noteikti, ja līs ārā, tā būs dubļi, uzvelkat, nevis parastās botiņas, bet kaut kādus tur zābakus un tā un šitā. Grādi, toreiz skatījos ezerā, grādi bija, vidēji kaut kāda naktī, tur sola, tur 10 un tā un šitā. Tad dienu arī tur 15, 20 un tā. Bet labi, mēs vēl pēdējā brīdī paskatījāmies tos laikapstākļu prognozi un solīja bišķi, tā kā sliktāk, kad pa dienu tur 10 grādi, vakarā tur 5 grādi, kaut kas tāds. Lūk, pienāk tā diena, visi sapakojušies, mugursomas virsū, dodamies kāpienā, viss skaisti, tur ir mākoņi, ir apmācies, ik pa brīdim varbūt kāds saules stariņš izlien ārā, un tu ej. Un tu ej, un silti paliek, un tad apstājies, tad uzelpot, kaut ko tā. Līdz brīdim, kad tu jau, 500 kāpumu metrus uzkāpi augšā, sākās jau lietutiņš. Jau tāds, pančo visiem ir, dodamies tālāk. Vai vēl kaut kādus 200-300 metrus, jau lietus kā sniedziņš nomainās. Kam bija cimdi, tie uzvilka cimdus, man cimdi nebija, tad es zeķes rokās uzvilku. Ejam tālāk, kāpjam. Tu jau izēji tajā zonā, kad koki vairs nav, jo īstenībā mēs gribējām palikt vēl pa nakti vietā, tā kā, lai uztaisītu ugunskura vietiņu un tā, bet izējām ārā, jau koki vairs apkārt nav, un sāk parādīties tā kā sniega pleķi, visticamākais nav vēl nokusis tas viss sniegs. Labi, tur apējām apkārt vienu sniega pleķīti, tur mēģinu ar nūju bakstīt, kā, tu jau nezini, kas zem tā sniega kā tas ir. Izbakstu tur visu apakšā, izeju cauri tam sniega pleķītim un tā tālāk. Paiet vēl kaut kādi, tur tie 300 kāpuma metri, un tu redzi priekšā pilnīgi izbalts, ārā tāds putenis, riktīgi, tā, ka tev sejā sitās, visa bārda paliek balta. Migla ir tā, ka tu redzi varbūt, 100 metri uz priekšu, tālāk tu neredzi uz priekšu, un tam mēs ejam kāpjam augšā jau pulkstens 5, 6, un tajos 6 tu jau nonāc tādā vietā, kur es savā kartē jau redzu, tur ir mūsu galapunkts. Bet ir jākāp pēdējie, man liekas, tie 300, 300, varbūt mazāk 200 metri, bet vienkārši šitā uz augšu. Un tas sniegs līdz ceļiem. Pirmais, mēs viņu saucām par ledlauzi, kas kāpj un vienkārši tajā sniegā grimst iekšā. Un tad visi viens aiz otru iet, tas bija fiziski vienkārši, smagi. Laikapstākļiem gatavi mēs nebijām, sniegam gatavi mēs nebijām.
Bet beigās uzkāpjam augšā uz to virsotni, tur forši tieši sagaidījām saulrietu, kad saulīte riet. Bet viņš tā kā ir virsotne, tad ir tāda tā kā ieplaka un otra virsotne, un mēs tā kā domājam aiziet pēc tam uz to otru ieplaku. Un vienamais pirmais solis no tās lejā, un es līdz viduklim iegrimstu sniegā. Tur tas sniegs ir, man liekas, 1,5–2 metri dziļš, kad man pat iekšēji sākās tāda panika, jo zona nav ārā riktīgi putina. Jau sāk rokas kājas salt dēļ tā, ka tu visu laiku pa to sniegu kāp līdz tam viduklim, un tev visas kājas ir vienkārši žļurks, žļurk. Jā, tad mēs kaut kā, vienkārši tādā, ja var tā teikt, tādā pofigistiņā vienkārši izgājām cauri līdz te otrajai virsotnē, un tur sagaidījām, kad tumsiņa parādās. Un īstenībā tas bija tāds sava veida iniciācija visiem, ko daram. Vai mēs paliekam šeit un atstiepjam kājas, jo ārā kaut -10 grādi, rokas ledū, kājas ledū, es jūtu, mans ķermenis jau tur ir hipotermija kaut kāda būs, jā, un tā tālāk. Un beigās, nē, Džeki, mēs šeit palikt nevaram, mēs reāli, no rīta nepiecelsimies, slēdzām iekšā lukturīšas labi, ka bija, un vienkārši vēl nākamās 3–4 stundas gājām līdz pirmajam mežam. Tur atradām tāku atpakaļ? Pa citu tāku, pa svaigu taciņu, jo tas maršruts bija tā kā punkts A, tu ēji uzkāp virsotnē, un tad no virsotnes līdz punktam B nonāc. Tas kā pārgājienu maršrutu no ciemata uz ciematu, caur kalnu. Un tas ir tāds īstenībā 2 dienu pārgājiens, kas ir, oficiāli tur ielikts tādā kartē, grūtības pakāpē ļoti, diezgan grūta, bet mums bija vēl grūtāka, un tur tādas 100 izsaukuma zīmes brīdinājiet, neiet sniegā, neiet miglā, neiet sliktos laikapstākļos, un mums tas bija, mēs gājām tad, kad reāli bija pats sliktākais, kas var būt. Jā, bet... Tad Džekiem iniciācijas ceremonija, ne? Rīktī, un kaut kā tajā augšā visā atnāca tāds klikšķis, uznāca jaunā elpa, un tu vienkārši pa to kalnu daudzi no mums ņēma pančo zem dibena, slīdēja lejā, jo tur diezgan tas stāvums līpums bija. Es arī priekš eju, jo man jau vienīgajam karte bija, neviens nezināja, jo tā bija tā kā ekspedīcija sava veida. Es tik pa priekš eju un grimstu iekšā līdz olām, jā, un vienkārši vāksam, bet mēs tā ļoti raiti, ļoti ātri, pilnīgā tumsā tikām līdz mežiņam. Tad domājam, esam mežiņā, 3 stundas pagājušas, ir pulkstens kaut kādi, 12 naktī, kopš, jau tumšs paliek. Mežiņā vēl tas sniegs ir, jo tā ir dienvida nogāze, jā, rietuma nogāze, kur saulē baigi neapspīd visu. Un tā vēl sanāca apmēram 1,5 stundiņu pa mežiņu iziet, lai atrastu. Respektīvi, mēs jau bijām nogājuši līdz gandrīz pašai apakšai, kur nebija vairs sniega, bija vieta, kur varējām pārnakšņot. Un tas mūsu 2 dienu pārgājiens beigās izvērtās 1 dienas tādā riktīgā ekspedīcijā. Zin kā, es ļoti agrāk skatījos tos Bear Grylls, visas tās viņa tās survival, un arī kur viņš ar to kādu šito te slavenību kopā iet. Apmēram šitāds, te varētu arī uztaisīt tādu īsu filmu par to, kā Bars ar Džekiem gāja uz nezināmo un vienkārši cauri viskaut kam. Tā kā jā, tas bija īstenībā visiem vislielākais šī brauciena highlights. Tur teica, tas reāli tur vīriem bija pēdējo 20 gadu laikā labākais, kas ar viņu noticis tur. Pat kāzas nestāv klāt, vai bērnu piedzimšana nestāv klāt šitam te. Un tas vienkārši, tas tā kā, jā, ļoti, vienkārši. Jo, viens ir tas, ko es tagad ātrumā aprakstu, bet, to visu izgaršojot un izbaudot ir vienkārši, wow. Jā. Šis spēcīgi, šis tiešām spēcīgi ar Džekiem. Cik Džeki bijāt jūs kopā? Kopā mēs bijām 16. 16. Es tur klausos, domāju, 5, 6, kur 16 mēs bijām. Un mums lūzuma brīdžu vispār nebija. Neviens nebija tur tā, ka uz robežas. Ja kādam bija, viņš saprot, viņš ir Džeku kompānijā, varbūt viņš nevar atļauties tā kā, pačīkstēt, teiksim tā. Viņam ir jāstrādā ar sevi, jārunā ar sevi, jātiek pāri savām grūtībām, jāsaņemās, jo variantu nav. Ir tikai ceļš uz priekšu.
ko darīs 5 stundas iesi atpakaļ vai 5 stundas iesi, uz priekšu vēl, tā kā, jā, un palikt nevar, jo ārā ir -10 grādi, pūšu vējš augsts, un, jā, tā kā tikai jāiet uz priekšu. Tur jau mēs, tur jau, zin kā, ja būtu 2 trietā, salūstu 1 vai 2 cilvēki, tad būtu pakaļā. Bet par cik mēs bijām tik daudz cilvēki, tur, viens otru pavilktu vēl vairāk, ja vajadzētu ielikt iekšā guļamaisā un novilktu no tā kalna lejā, ja kas. Tā ir. Tur pēkšņi nostrādā tas grupas efekts, vai ne? Un tiešām viens otru uzreiz, tas ir daudz spēcīgāks nekā mazās grupās. Ja šādās brīžos tas ir pārbaudīts, ka tā saliedējās. Vaiglabs, šis spēcīgi, gan? Tā kā bija spēcīgi, taisīsim vēl tādus. Nākamais ievirziens, ne? Tāds ievirziens retrīts. Tā bija ekspedīcija. Arī es kā organizators, es nebiju tajā vietā bijis. Es biju izpēties, es biju paskatījies, karte man bija zināma un laižam piedzīvojumā. Kāpēc ne? Ļoti labi. Kad nākošais? Brauciens? Šitāds, jā. Džekiem tieši. Brauciens, visticamākais septembrā 2. nedēļa. Septembra 2. nedēļa būs, jā. Varbūt ne tikai džekiem, būs arī dāmām, bet ar tādu piedzīvojumu garšu un būšanu pie dabas. Un, protams, arī pišķi var būt patīkamākos laikapstākļos, jo septembrī vēl sniegi nav uznākuši jaunie. Un kalnos ir, arī tur plus 15-20 grādi. Saulīt spīd un ir karsts. Jā. Te vēl Gruzijā tā ziema bišķi garāka šogad ir nekā bija citus gadus. Jā, forši, šitas būs labs, man liekas arī, dzikā, ne tikai džekiem, meičām arī ļoti bieži gribās sevi izmest ārpus zonas un kaut ko padarīt, iemācīties sajust savādāk, to visu atvērt savu iekšējo pasauli ārējo. Vajag, jo tas ir tiešām, tas vīriem bija tāds highlights, kas ir viss smadzeņu šūnās iespiedies uz visu mūžu, un viņi varēs šo saviem maz bērniem stāstīt, tā kā Vīrais brauc mājās tagad un sieva. Tev arī jābrauc. Sieva, es tevi mīlu, jo es esmu dzīves. Bet tagad tu. Jā, apmēram tā. Es atkal neredzu, man arī šogad interesanti saliekās augustā, mēs teicam deju retrītu sievietēm. Paklausies, man tagad ir deju retrīts. No. Man ir 2 nedēļu ceļojums, sanāk nedēļa Armēnijā, nedēļa Gruzijā, kur brauc cilvēki no visas pasaules valstīm. Argentīna, Peru, Meksika, Brazīlijā, Kanādā, visas pasaules malas. Un šeit doma tāda, ka viņi grib kultūru, tradīcijas un katru dienu vai vismaz katru otro dienu vietējās dejas. Super, jā. Tā kā, jā. Redzēju, tas strādā. To arī pats organizēja, vai tev esi kā gids un paudants? Ne, es esmu kā viss no A līdz Z. Mani uzrunāja tā kā, pazīstams cilvēks, teiksim tā, kurš arī ir dejotājs un vienkārši viņš saka, viņi ar saviem draugiem, arī tur 30 cilvēki. No visas pasaules valstīm katru gadu izvēlās kaut kādu valsti un brauc. Un viņš saka, klausies, Kristi, davai, braucam uz Gruziju un Armēniju. Super, jā. Tā ir sanācis. Burvīgi. Lai izdodās, viss būs tiešām vērtīgs. Paldies. Tikai nenosaldē viņas kalnos, viņam kā dzīvam dejotājiem. Te pamierīgo. Jā, vai ne? Klausies, bet kas tevi paši iedvesmo? Īstenībā ļoti mani iedvesmo citi cilvēki, bet citi cilvēki tādā ziņā, piemēram, es organizēju ceļojumu nevis priekš sevis, jo es tur jau esmu bijis, tur jau esmu kāpis, tur jau esmu bijis, bet man ļoti patīk to cilvēku sagaidīšanu lidostā. Viņu, atplaukšana, tur smaidi un tie viņu pirmās emocijas, ko viņi redz. Tā kā man ļoti patīk taisīt ceļojumus tādus, lai cilvēki vienkārši, izkūst, paliek ar muti vaļā un jā. Tā kā, ja tā var teikt, tad laikam cilvēki mani iedvesmo. Jā, un ja skatās, priekš sevis, laikam viss jaunais, ja tā var teikt, braukt uz jaunu vietu, izpētīt kaut ko jaunu, jo mazāk saprot krieviski, angliski, jo interesantāk ir. Jā, kaut kā tā var būt.
Tu jau arī droši vien vai neplānojot ceļojumus pa Gruziju, taču vienmēr kaut ko ieliec priekš sevis, vai nav jau tā, ka visu laiku tam vienam tā pašam tā kā. Es arī visiem saku, tā, nu tur pastāst kaut ko tā, un nākamās 2 dienas es neko nezinu, kas būs. Es esmu tur salicis, es tur bijis neesmu, es katru reizi lieku kaut ko tādu, kur es pats neesmu bijis, lai man pašam ir jautri. Tieši. Un tādā veidā jau ir apceļots Gruzija un Armēnija krustu šķērsām tā, ka es gidiem saku, vietējiem gidam es saku, es tev varu parādīt, uz kurieni braukt un uz kurieni nebraukt. Un tie snirdz. Jā. Man līdzīgi ar Meksiku, tiešām ļoti līdzīgi. Es tieši to pašu daru, un man nevēlas, man ir arī meksikāņu grupas bijuši Meksikā. Jā, šitāds ir. Tā kā tas tā ir interesanti, vai ne? Un, zini, kā, vispāršais jau saliekās kopā, ja tev darbs ir arī hobijs, un tu no tā kaifo, vai ne? Tad jau tev paraujās līdz cilvēki, jo tad arī ar atvērt cīļu veselu moči. Es tev arī pastāstīšu smieklīgi, tā īsumā. Cilvēki pie manis atbrauc un tur saka, Bāc, Kristap, nav jau viegli organizēt, šito visu un vest cauri un tā un šitā un vēl mājās palīk ģimene. Jo agrāk, kad mums vēl nebija bērni, mēs kopā ar sievu organizējām visu un visu ar sieviņu un bija ļoti forši, bet tagad piedzimā meitiņa, tad nācās kādam upurēties. Un tas sieviņa upurējās un tādus ceļojumus vairāk es sāku organizēt. Un tad viņa saka, tev darbs šitais ir un tā. Es saku, šitais nav mans darbs, šitā ir mana atpūta. Es atpūšos no bērniem. Darbs ir mājās ar bērniem, vai ne? Darbs ir mājās, jā. Tāds humoriņš, jā, bet tā ir. Jā, mums tiešām var līdzīgs tās, bet es arī aizbraucu ar 2-3 mēnešiem projām, ka vienmēr es esmu, tad ir tā, ka, sākoši tā patās no tiem ceļojumiem. Protams, tas ir darbs, bet, zini, kā mājās pilnīgi savādāk dinamika. Jā. Manējās ir bišķi vecākas, bet, protams, uzmanību vajag un grib un teica, nav bijis tikai mājās, tur ir virs. Jā. Tagad tev pašas, kur sās karīgi brauc nav līdz piedzīvojumos. Mēs, protams, bija tie brīži, kad bērniņi bišķi mazāki, vairāk ceļojām ar viņiem, bet šādas aktīvās tūres es viens pats taisīju. Bet mēs tagad katru gadu, 1 vai 2 reizes, kā kurā reizē sanāca, taisam braucienus ģimenēm, ne tādus Ēģipte, Turcija, kur sēdi neko nedara, bet tiešām, kur interesanti būs visiem. Gan pieredzes kaut kādas, gan arī tur, tā kā kaut kur ejam, piemēram, tas pats, lai bērniem būtu interesanti kaut kādu vietējo zoodārzu, tā. Un tikko mums arī bija ar ģimenēm, tikko pagājuši gadu ar ģimenēm uz Palī braucām, un arī reāli, tik kruti bija, tik forši bija, vienkārši tik. Jā, un pats foršākais tās ģimenes mums jau brauc tā kā jau savējās ģimenes arī. Un viņi visi bija tik atvērti. Iedomājies, mēs Balī visas ģimenes iznomāja rollerīšus, pa salu ar rollerīšiem, sīči aizmugurē, tur mamma vai tētis priekšā, tur 3, 4 uz viena rollerīša pa kalniem, pa lejām. Jā, tā ir rīktīgi forši. Jā, tas ir baigi labi. Tad tā vajag labi. Malac! Klausies, labi. Ietiks mums ir pļāpāt, varētu jābeidz, jā. Viens pagāja tas laiks, zin kā. Jo man liekas, ka es neko neesmu pastāstījis vispār. Tas bišķi, un beigās nekas. Tā ir, zin, kāpēc, lai speciāli tie cilvēki, kas tagad paklausījās un saprat, kas tu esi, lai var tev aiziet atrast, kur tu esi sociālās tīklos, vēl kur. Un lai vienkārši brauc tev līdzi, lai braucu pie tev uz Gruziju un Armēniju, un tad tu īsti parādi, kas tur ir. Jā. Ko te pļāpāt ir jāredz dzīvē, kāds notiekās. Tieši tā, arī fakts, jā. Tā kā tā, bet uz beigām tu jau zini, man ir pāris jautājumu, ko es tev gribu uzdot. Jā. Vai ķersimies pie tiem klāt? Pirmais jautājums uzreiz ir par to, ka, kas tev iedvesmo cilvēkos visvairāk? Kas ir tas, ko tu novērtē cilvēkos visvairāk, citos ceļotājos, bet citāk? Arvien vairāk un vairāk es novērtēju tādus cilvēkus, kuri pie manis atbrauc, un es viņiem jautāju, ko tu sagaidi no šī brauciena? Un viņi saka, neko. Es braucu bez ekspektācijām, es nezinu programmu, es nezinu, kur tu mani vedīs, es vienkārši zinu, ka es esmu šeit, mani sagaida un viss.
nedēļu. Jā, es tev uzticos. Jā, un īstenībā tas ir pirmkārt tev kā vadītājam, kā organizatoram tāds vislielākais pagodinājums, kad ir tāds cilvēks, kas tev uzticās gan priekos, gan bēdās. Jo noteikti būs dažādas situācijas, piemēram, kā tagad. Jā, mums bija tas kāpiens kalnā neplānotais, un tas bija vienkārši cilvēku lielākais highlights. Jā, un tas vieglums, tā ļaušanās, manuprāt, tas ir gan priekš manis, tāda īpašība pati foršākā un arī priekš citiem. Priekšā braucam no kalna lejā, priekšā mums sniega lavīna nogāzusies. Ko darīt? Neko, sēdi busiņā 5 stundas, kamēr tev no otras puses atbrauks traktors un izšķūrēs. Tā arī bija. Un lidmašīna, un mums bija nobukota viesnīca, priekšā lidmašīna un domājam, būs vai nebūs, vai paspēsim atpakaļ tikt vai nē. Un beigās viesnīcu atcēlām un braucām pa taisno uz lidmašīnu un knapi. Yeah. Jā, un arī tas tiem cilvēkiem tajā ceļojumā bija vislielākais highlights. Tas, kad kalnos lejā brauc, tev bezmazliet pie pēdējiem metriem vienkārši 5-metrīga lavīna nogāzās. Un labi ir tas, kad minūti iepriekš grupa izdomāja zaļo pieturu apmeklēt, iziet ārā, un viņi dzird to lavīnu, mēs dzirdam to. Ja viņi neizdomātu uz to zaļo pieturu aiziet, varbūt tā lavīna mūs, tas arī tāds foršs. Tā gan. Tā kā brauciet ceļojumos, cilvēki ar vieglumu, ar atvērtu prātu un atvērtu sirdi, tiešām bez ekspektācijām nevajag saskatīties iepriekš, tur video, tur plānot, vienkārši tieši tā. Izdomā, kur tu gribi braukt un brauc. Jā, apmēram tā. Tas ir vērtīgi. Tā ir. Jā. Labi, nākamais jautājums ir par piedzīvojumu. Vai ir kāds piedzīvojums kaut kas, kurā tu vēloties atgriezties vēlreiz, bet jau ar kādu kopā sieviņu, pieņemsim, vai bērniem, kur dalīties jau? Jopčik, jā. Tu pieminēji to sieviņu un bērniem, tad man ir pagaid, padomāšu bišķīt, bet vispār, ja vēl nav tā sieviņu un bērni, ar kuriem, bet vispār tā kā vēlreiz aizvest cilvēkus. Kādu kopā, jā. Dalīties vēlreiz cilvēkus, tad 100% tas ir tikko, kas mums bija vīriem. Tāda tipa braucienu, nav viegls, bet ir ļoti tevis personības dvēseles bagātinoši, jā. Tādu tiešām tāds piedzīvojums, ko tu vari pēc tam uzņemt īsfilmiņu par to. Super. Apmēram tā. Ar ģimeni un bērniem baigi grūti tā teikt, jo man ģimene un bērni ir visur bijuši gandrīz tur, kur es esmu bijis. Jā, tā kā mēs pārsvarā ceļojam kopā, visur braucam kopā. Bieži ir tā, ka, piemēram, mēs esam kādā valstī ilgāku laiku, un mums ir ceļojums, tad es aizbraucu nedēļu, izvadāju grupu tā tālāk, tikmēr sieviņa ar bērniem paliek tur mājā, viesnīcā, vienalga. Tad es atbraucu atpakaļ un mēs turpinam dzīvoties. Tā kā tie ceļojumi tā kā vairāk brauc līdzās mums, nekā mēs pie viņiem. Jā. Apmēram Super. tā. Baigi labi. Tā. Labi, un nākamais jautājums, ko man uzdeva iepriekšējais viesis, ir par, vai ir kāds padoms, vai varbūt kāds tev cits ceļotājs ir kaut ko teicis, kaut ko, kas ir tiešām tev iesēdies atmiņā, kas ir baigi vērtīgais, svarīgais. Šitais labs. Jā, šitais labs, un tas tāds gan padoms citiem, gan ieteikums citiem, gan es nezinu, vispārējais citiem 2 vārdi. Plastmasas maisiņš. Obligāti. Piemēram, es pat rekurs sarakstīju, lai es neatceros. Tātad viņš ir ļoti universāls, neaizņem vietu, ļoti viegls, jā, tu paņem vairākus, nezinu, iebāz kaut kādā kabatā. Pirmkārt, man tā ir, es dodos pārgājienos pa kalniem, pa takām, miskas te apkārt ir. Man patīk salasīt to, ko cilvēki ir atstājuši. Man ļoti nepatīk tie cilvēki, kas piesārņo dabu vai vispār piesārņo kaut ko, tāpēc tev ir maisiņš, kur to visu salikt. Tev nav kabatā jāliek, vai tu paskaties un, lai paliek. Un Grūzijā ir tāda valsts, diemžēl, ka cilvēki situācija bija, es braucu ar taksistu mājās no kalniem, viņš tāds, iedomām buņģiņu ar dzērienu. Tas tev! Tā kā es tāds, davai, paldies, izdzeru, tāds skatos, kur nolikt. Viņš tāds, iedod, es nolikšu. Es tāds, labi, iedod viņam. Bodziņu attais vaļā.
gan jau kāds savāks un brauc tālāk. Man bija tāds prosta ceļa malā, kalnos kaut kur nomet, gan jau kāds savāks. Jā, tā kā miskastē ir apkārt, protams, tu nebūsi tas cilvēks, kas salasīs pilnīgi visu miskasti, bet, nu, vismaz kaut ko no tevis viena, tu to vari. Un iedomājies, iet 16 džeki, katram ir savs maisiņš, jā, tad kāda tā taciņa būs tīra un skaista. Tas ir viens. Slapjas kājas. Jā, mēs nebijām gatavi šim pārgājienam tikko, kas bija. Visiem bija slapjas kājas. A, ko darīt? Novelc nost, uzvelc tīru zeķi, maisiņu virsū un tad bāz iekšā apavā. Tad tu vismaz zini, ka tev zeķi būs sausa un kājas būs sausas. Lai tajā starp to botu un maisiņu ir tā žļura, bet, nu, vismaz tur būs sausa, jā. Nu, aizēja tur, piemēram, arī pārgājienā. Aizēja, pēkšņi izdomā nopeldēties. Mums tā bija arī riktīgi karsta diena. Tek ledus augstais kalnu ūdens, tad visi tur nopeldās un tā tālāk. Slapjas peldbikses, kur viņas likt. Maisiņš ir izgriez, ieliec, viss. Nu, tev nebūs soma slapja. Jā, un arī īstenībā tādos ekstrēmos gadījumos, ja, piemēram, tur pēkšņi kaut kas, tad zināja, ka maisiņā var ūdeni uzsildīt. Jā. Tas arī ļoti, es esmu mēģinājis, un tas vienkārši tāds prikols, jo tas maisiņš melns paliek, un ūdens tur burbuļot sāk. Jā, tā kā ļoti, ļoti liels un plašs pielietojums, noteikti ir vēl vairāk tā pielietojuma tam visam. Ja, nu, piemēram, ja visi ir slikti LV, tad uzvelc uz galvas melnais humošana. Jā. Bet šitas labs tiešām no sērijas maisiņš vajag. jā, tas ir vienkārši. Wow. Šito es ņemšu vērā. Es tiešām neesmu nekad reiķinājies ar maisiņiem, bet es domāju, ka tiešām vērtīgi. Jā, super. Jā. Var to tev paldies. Man liekas, tādi paši dzīves tādi, nu, tā kā ikdienas sīkumiņi ir baiga labā lieta. Arī tas pats, piemēram, salvetes, jā, nu, pēc kam man to salvešu, nu, tā kā, nezinu, ielī, bet, nu, arī no viņa var tik daudz ko izdarīt, nu, jā, tā kā. Super, Krista, baigi labs. Papļāpājām par šo un to, par visu kaut ko un neko. Nu, paldies tev. Vai ne? Jā, baigi. Paldies tev. Forši, ka beigās sanāca mums tikties un noķert vienam otru. Jā, ļoti forši. Nākamreiz garināsim uz 2-3 stundām. Tādi, kā tad. Jā, un dzīvē, jā. Galvenais, lai skatītājiem un klausītājiem ir jautri un forši dzirdēt un klausīties, un viņi saņem šo te enerģiju, šo te pozitīvismu, ko mēs dodam viņiem, un viņi iedvesmojas no tās. Tā kā paldies visiem, kas skatās un klausās. Paldies tev. Jā, paldies jums. Labi. Jā. Pagaidiet, vēl nemūtu. Es vēl gribu savu jautājumu. Oi, pagaidi, piedod, nu redz, kas jaunais. Tavs jautājums, kur ir? Nē, nu redz. Ko nozīmē cilvēks, kas tavs podkastus klausās? Viņš jau zina, apmēram, kā, nu, to visu, jā. Jā. Labsīgi. Stāst. Ļoti īsi un konkrēti, jo tas arī attiecas bišķi uz mani. Vieta, valsts, situācija, nu, vienalga kas, bet, nu, laikam vairāk par valsti nākamajam cilvēkam, kur tev galīgi nevelk, kur tu jau tā kā kāds pasaka par to valsti, un tev jau ir tāda pretestība, nē, tur es negribu. Man tā laikam būs Indija. Tiešām? Es nezinu, kāpēc, jā. Nu, ir skatīti visi tie seriāli un tā, kur arī ceļotāji tajā Indijā ir, un kaut kas tur nevelk. Nezinu, kas. Mans varanasī tur nav. Es nezinu, man atkal tieši, jo viņi ir dīvaināki, jo labāk. Man tas viss ir man tur vajag. Tev tur vajag. Jā. Es pat nevarētu, man būtu grūti šo jautājumu atbildēt. Jā. Nu jā. Ļoti forši. Tas forši ir, ka grūti atbildēt. Tas nozīmē, ka vajag padomāt bišķītiņu. Tas ir viens, bet īstenībā, nu tas ir tā kā man priekš sevis. Man uz to valsti nevelk, znači, man uz turieni laikam ir jābrauc. Tieši tā, vai ne? Jā. Un kas zina, varbūt tieši tāpat redz, kā kādreiz tu jau teici, ar Gruziju tev arī nevilka. Jā. Tā kā paskatīsimies. Gan jau dzīvē pienāks. Kā tad, visiem savs laiks. Tā. Nu super. Viņš tagad gan paldies. Super. Paldies tev, jā, lai tev forša diena, jā, lai visiem forši un tiekās kaut kur pasaulē. Kaut kur. Davai. Čau.
Čau!